Labdien! Šīs dienas mana bloga tēma varētu būt izglītības kvalitāte. Un es domāju, ka ir vairāki notikumi pēdējo nedēļu laikā, kas liek par izglītības kvalitāti vēlreiz domāt. Viens no šiem notikumiem ir plašā diskusija par filozofiju Latvijas universitātē un par to, vai virkni Latvijas universitātes profesori ir nodarbojušies ar agrāku darbu pārrakstīšanu vai nav. Un šajā sakarā man pārsteidz šī diskusijā viena lieta. Tas, ka ir radikāli un tā ļoti revolucionāri noskaņot jauni cilvēki, kas šo jautājumu ir rosinājuši, es domāju, ka patiesībā tas ir tikai labi, jo kas būtu mūsu sabiedrība, ja mūsu vidū nebūtu aktīvu, brīžiem radikāli jauni cilvēki. Es domāju, ka tad diez vai mēs sabiedrības attīstībā virzītos uz priekšu. Tas, kas man ir pārsteidz, kad rezultātā patiesībā nav bijusi nopietna diskusija par to, vai studiju kvalitāte attiecīgā studiju programmā un fakultātē ir pietiekoši labā līmenī vai nav, vai ir šis nodarījums no profesora puses vai nav. Vairāk diskusija par to, kā sodīt vienu vai otru pusi, vai radikālie studenti ir jāizslēdz no universitātes, vai pasniedzēji, kur tiek apvainoti, ir uzreiz jāatlaiž no darba vai nav. Tiek meklēts ļoti daudz neprecizitātes vienā vai otrā izteikumā, bet patiesībā nav vēlēšanās risināt jautājumu pēc būtības un tikt skaidrībā, vai ar kvalitāti šī studiju programmā ir viss kārtībā vai nav, vai pasniedzēja kvalifikācija ir pietiekoši augsta vai nav. Un šī diskusija, man liekas, pēdējā laikā ir izpalikusi. Un otra šī jautājuma daļa par kvalitāti ir saistīta ar tikko Izglītības un zinātnes ministrijā tapušo pirmo redakciju pasākumu plānam augstākās izglītības un zinātnes reformu jomā. Arī plāns man šķiet patiesībā pašreiz nav reāls plāns, bet ir uzskaitījums visu to pasākumu, kas augstākā izglītībā un zinātnē notiks neatkarīgi no tā, vai mēs veidosim nopietnu reformu šajās jomās vai neveidosim. Tad, kad ministrijā tika iesniegts darba grupas informatīvais ziņojums, man šķiet, ka tur 3. nodaļa, un tiem, kam nav slinkums, paskatieties šī ziņojuma 3. nodaļu, tur ir ļoti precīzi uzrakstīts, kas augstākā izglītībā un zinātnē būtu jādara, lai sistēmu sakārtotu. Atliek tikai šiem punktiem pielikt klāt konkrētus datumus, varbūt viņus precizēt, un plāns būs gatavs. Jo pašreizējais darba plāna variants patiesībā par zinātni nerunā praktiski nemaz. Ja informatīvajā ziņojumā ir skaidri un gaiši pateikt, ka zinātnes finansējumam ir jābūt balstītam izmērāmos kvantitatīvos rezultātos, tad esošais ministrijas sagatavotais pasākumu plāns praktiski par to nerunā nemaz. Ja mēs esam sabiedrībā ļoti daudz ko diskutējuši par augstākās izglītības institūcijām, vai viņu skaits ir adekvāts, vai viņu struktūra ir adekvāta vai nē, tad pasākumu plāns par šo, manuprāt, jautājumu numur 1 arī praktiski nerunā. Tad pašā laikā, ja mēs paskatāmies informatīvajā ziņojumā, tur ir gana labas iestrādes šī virzienā, gan par to, ka institūciju misijām ir jābūt precīzi nodefinētām, ka ir jāsaprot, ka Latvijā redzot būs dažādas institūcijas, būs reģionālas augstskolas, būs nozara augstskolas, būs, es ceru, zinātnes universitāte vai zinātnes universitātes. Un es sagaidītu, ka reformu programma precīzi pasaka, kā tad mēs šīs konkrētās misijas definēsim un kā mēs pie šīm dažāda veida institūcijām Latvijā nonāksim un kāds būs viņas vieta kopējā augstākās izglītības sistēmā un kāda būs finansēšanas modeļi, kas acīmredzot atšķirīgi atkarībā no šīm misijām šīs dažādās augstākās izglītības institūcijas finansēs. Bet pēc cik šis ir tikai darba plāna pirmais variants, tad es domāju, ka patiesībā nekas vēl nav nokavēts, ka mums ir cītīgi jāiesaistās šī plāna apspriešanā, un strateģiskās analīzes komisija pavisam noteikti ir gatava to darīt, un ir saņēmusi pat konkrētu prezidentu uzdevumu to darīt. Tā kā es domāju, ka nākošās nedēļas augstākā izglītībā Latvijā būs interesantas.
Es ļoti gribētu redzēt, kā attīstīsies, un ar interesi gaidu patiesībā, kā attīstīsies šī diskusija par izglītības kvalitāti filozofijā, un vēl vairāk ar interesi piedalīšos un skatīšos, kā attīstīsies diskusija par augstākās izglītības un zinātnes reformām. Tā kā ceru, ka nākošās nedēļas būs ļoti interesants. Paldies!